Labdien! Mani sauc Asins Florence, un es jūs visus sveicu noslēguma pasākumā, kas ir apmācību kursus ceļot viņus noslēguma pasākums ar nosaukumu pēctecība. Tas, kāpēc ir izvēlēts šāds nosaukums, noteikti pasākumu gaitā redzēsiet, bet pirms mēs sākam, es jūs iepazīstināšu nedaudz ar to dienas kārtību, kā mēs būs. Tātad ar pirmo aktivitāti jūs jau veicāt, man liekas, ļoti labi, un kas tad ir būs origami putus. Tālāk šo pasākumu atklās oficiālās uzvaras, kuras ir dzirdēsiet no Jānis Startautisko programmu aģentūras un iestādījumu vietu pārvaldes. Tālāk mēs prezentēsim apmācību kursa konceptu un to, kādi rezultāti tika sasniegti un kādi ir šie identificētie nākotnes virzieni pēc apmācībām. Tālāk būs ļoti interesantas uzrunas no jauniešiem ieslodzījumu vietās un tāpat arī no jauniešiem klātienē. Tad būs kafijas pauze un pēc tās savukārt savā pieredzē dalīsies ieslodzījumu vietu darbinieki, kas piedalījās apmācībās un tāpat arī jaunieši un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas arī piedalījās apmācībās. Un tad sekos pasākumu kopsavilkums un konkrēti secinājumi, ko mēs kopā izstrādāsim. Un pašās beigās būs aktivitāte ar nosaukumu radošais nosaukums. Šī brīdī es aicināšu Jaunatnes Startautisko programmu aģentūras direktori Dairis Prodzi atklāt šo pasākumu ar savu. Prieks redzēt šeit daudz cilvēkus. Mēs ticamāk, ka šeit ir atnākuši un viens gadumā klausīsies to, ko nezinu, cik runātāji jums pavērtīs un arī piedalīsies dažādās aktivitātēs. Būtībā mums visu acīm redzot viena lieta, un tā ir darbs ar jauniešiem, kuri ir piederīgi tā saucamajai iekļaujošajai grupai. Un šī grupa jaunieši, kur ir jaunieši, kas jau ir nonākuši ieslodzījuma vietās, viennozīmīgi mēs saprotam, ka tā ir no šīs milzīgi plašās iekļaujošās grupas, tā viena no sarežģītākajām grupām, tām grupām, kurus strādājot ir jāpieliek īpaši pūles, lai panāktu to rezultātu, ko mēs vēlamies sasniegt. 2014. gads strāva tuvojas noslēgumam, un šis gads ir bijis ļoti īpašs ar daudziem dažādiem notikumiem, gan Eiropā, pasaulē, Latvijā. Ir bijis gan ar pozitīviem, gan ar tādiem negatīviem notikumiem raksturīgs, varbūt vairāk kā iepriekšējie gadi. Tātad ir bijuši parlamentu vēlēšanas, ir bijuši vēlēšanas šeit pat uz vietas Latvijā. Atkārtot mēs uzzinājām par tādu ļaunumu kā ebola vīrusu, ko mēs esam sākuši cīnīties. Mēs uzzinājām par tādām lietām, ko mēs nekad mūžā nevarējām iedomāties, kad Eiropā ir iespējams karš. Tātad viss kopā labais ir slikto. Ja mēs paskatāmies uz 2014. gadu no jaunatnes skatu punktu, no jaunatnes politikas skatu punkta, tad šis gads Izglītības un zinātnes ministrijas dokumentos tika pasludināts ar gads, kurā pastiprināts strādāt ar iekļaujošiem jauniešiem. Tas, ko mēs kopīgi izdarījām, strādājot projektā Šķeļot viļņus, viennozīmīgi mēs varam uzskatīt, ka izmantojot šīs iespējas piedalīties projektā, mēs esam devuši savu ieguldījumu tam, ko Izglītības un zinātnes ministrija ir noteikusi kā vienu no galvenām lietām šajā gadā cīņu darbu ar iekļaujošiem jauniešiem un šo jauniešu iesaistīšanu sabiedrībā. Runāt par cietumu jauniešiem, ja ne uzreiz, šodien pat šajā brīdī, ar tādu optimistisku skatu nākotnē, ka varbūt tas varētu izdoties arī tad, kad jaunieši atradīsies cietuma žoga otrajā pusē. Pareizi izskan šis te vārds pēctecība.
Mēs tikāmies pagājušā gadā, acīm redzot, ar cilvēku, kas bija arī pagājušā gadā izvērtējuma pasākumā. Un šī ļoti pozitīvā gaisotne, kāda bija pagājušā gadā, un šī vēlme šo darbu turpināt, bija arī viens no galvenajiem faktoriem, kādēļ aģentūra meklēja iespējas tiešām darbu turpinājumā. Un pateicoties arī Izglītības un zinātnes ministrijas izpratnei un vēlmē tiešām strādāt ar dažādajām iegājošām grupām, mums radās šī iespēja saņemt valsts budžeta finansējumu, ko mēs arī veiksmīgi šajā gadā lietojam, lai strādātu jau citos 4 cietumos. Tātad 2 gadu laikā mēs esam pastrādājuši 4 cietumos. Atšķirība, protams, bija, mēs atceramies pagājušo gadu no šā gada, un tā atšķirība ir milzīgi liela, un tas bija izaicinājums gan aģentūrai, gan arī tie, kas ikdienā strādā cietumos, un šis izaicinājums bija tas, ka tā atšķirībā no iepriekšējo gadu, tātad uz cietumu devās paši jaunieši. Tātad ieslodzījuma vieta jauniešiem bija iespēja tikties ar jauniešiem no ārpuses, un to mēs uzskatījām kā ļoti būtisku faktoru, jo kas gan labāk spēja uzklausīt jaunieti, un kas gan labāk spēja ar jaunieti runāt, kā jaunieci ir jaunieti. Tātad bija šī vienaudžu izglītošanās princips, es uzskatu, iespēja robežās viņš tika ļoti veiksmīgi realizēts. Tas, vai mums projekts izdevās. Runāsim tagad par 2 gadu, 2 gadu ciklu, un īpaši šis gads, vai mums izdevās. To mēs acīm redzot šodienas gaitā. Mēs uzklausīsim gan tātad tos jauniešu un to organizāciju pārstāvu, kur devās cietumos. Mums būs iespēja paklausīties vēl pašu cietumu jauniešu saka par šādām te aktivitātēm, kas nav ikdienišķas viņu ikdienišķajā cietuma dzīvē. Mēs paklausīsimies arī no tiem cilvēkiem, kuri strādā ikdienā cietumos, jo būtībā arī tas bija ļoti liels izaicinājums, zināmā veidā drosme un arī, jāsaka, arī aģentūras un projekta autori idejas spēle, tomēr to cilvēku, kur strādā cietumos, to ir sākumā pretestību nedaudz tā salauzt, līdz viņi kļuva atvērti un tik tiešām pavisam 100% iesaistījās projektā. Tā kā izdevās vai neizdevās, to mēs uzzināsim. Ja jūs prasīt jautājumu man liekas, tas viennozīmīgi pateikt, ka visiem 100% mums ir izdevies to, ko mēs darījām 2 gados. Protams, par to milz un liels paldies tiem, kas šajā projektā aktīvi iesaistījās, un ļoti liels paldies ir jāsaka, un personīgi no savas puses gribu pateikt, šī projekta, teiksim, tam galvenajam uzraugam, ideju ģeneratoram, akcentu licējam, Kālevišam, un citiem treneriem, kas ir Latvijas jaunas sabiedriskā programma aģentūras treneriem. Mēs ļoti ceram, ka mēs esam spējuši tiem cilvēkiem, kas ikdienā ar jauniešiem strādā cietumos, daudz ko jaunu iemācīt. Un ļoti ceram, ka jūs šīs lietas, ko mēs centāmies iemācīt, ka jūs arī turpmāk viņas ikdienā lietosiet. Kādēļ šis projekts bija svarīgs? Ne tikai tāpēc, ka bija šis milzīgais emocionālais pacēlums pagājušā gadā. Protams, tas bija viens no stimuliem, bet svarīgs bija arī tādēļ, ka, un tas iznākums ir svarīgs mums arī darbam nākotnē, jo beidzot mums bija šī iespēja apzināties, ka ir jauniešu organizācijas, ļoti drosmīgas organizācijas, kuras bija gatavas doties uz cietumiem, jo es domāju, ka tas nav vienkārši. Ja jūs man pateikt, nākošā dienā cietumā kaut ko dara, tas nezinu, mēs būtu drosmīgi uzreiz pieņemt lēmumu. Bet organizācijas bija, jo jauniešu organizācijas, mēs īpaši runājam par to, ka jauniešu organizācijas strādāja, gatavi strādāt, pārāk ar aktīviem, motivētiem, pārliecinošiem jauniešiem, bet ne ar šiem iekļaujušiem. Un šādas organizācijas atradās un veiksmīgi strādāja. Šī projekta laikā tas rezultāts, ko ieguvām, mēs esam guvuši izpratni
teiksim, tā padziļinātāk izpratni par to, kas notiek cietuma jauniešu galvās, ko viņi domā, kā viņi skatās uz lietām un kādēļ ir noticis tā, kā ir noticis. Un vēl viena lieta, ko mēs sapratām, ka šie jaunieši, ja es minēju, šī iekļaujošo jauniešu grupa ir milzīgi plaša. Tagad mēs par šiem jauniešiem runājam kā vienu ļoti sarežģītu iekļaujošo grupu jauniešu, kas atrodas ieslodzījuma vietās. Viennozīmīgi, ka līdz tam brīdim, kamēr viņi nonāca cietuma tajā pusē, vārdu tajā pusē, šie jaunieši vienmēr ir bijuši piederīgi, piederījuši šādai iekļaujošai grupai. Vai viņi bija tajā grupā, ko mēs runājam jaunieši, teiksim, skolu pametušie, vai jaunieši bezdarbnieki, vai jaunieši tādu un savādāk. Būtībā, kaut ko mēs esam palaiduši garām, kad nemācējām veiksmīgi strādāt tajā posmā, kurā viņi bija iekļaujušie jaunieši, bet varbūt netik grūti, lai viņi cietumā nenonāk. Liela cerība ir, ka šīs jauniešu organizācijas, kas piedalījās cietuma projektā, ka viņas būs gatavs ikdienā strādāt ar šīm citām iekļaujošajām grupām, un vēl jau vairāk, ja tiešām tie jaunieši, ar kuriem mēs patreiz strādājam cietumos, ceram, mēs saprotam, nebūs 100% labs rezultāts, bet gan jau kāds varbūt tiešām mums mainīs savu uzskatu par dzīvi, ka organizācijas būs tās, kuras uzņems pie sevis, iesaistīs aktivitātēs un palīdzēs viņam, šiem jauniešiem, nevis aiziet atpakaļ plot sevi tajā pašā kompānijā, kur viņi bijuši, kad viņi šo noziegumu izdarījuši, bet palēnām nostāties uz pareizā ceļa un iekļauties normālā sabiedrībā. Lai varētu uzsākt šo te projektu, lai viņš tiešām būtu veiksmīgs, pirmais, ko mēs gribējām uzzināt, un mēs lūdzām cietuma pārvaldes darbinieks ieskicēt šo te jauniešu cietuma esošo jauniešu profilu, viņu tādu portretu. Un ko mēs uzzinājām, tātad, kad tie jaunieši, kuri atrodas cietumos, tātad vairāk nekā pusē 52%, ir tie jaunieši, kuri nonākuši cietumā no dažādu atkarību dēļ, alkoholi, narkomānu un tā tālāk. 37% jaunieši ir dzimuši dažādās sociāli nelabvēlīgās ģimenēs, dažādās riska ģimenēs. 11% ir dzīvojuši bērnamos. Tikai nepilni 5% jaunieši, kas atrodas ieslodzījuma vietās, tātad ir dzīvojuši ģimenēs, tā saucamajās nepilnajās ģimenēs, vai tās vai nav. Bet katrā ziņā mēs viņu daļai varam uzskatīt par normālu ģimeni. Tātad, kaut kas tikai 5%, kaut kas nogājās, tā pavisam greizi, tas rezultāts ir. Būtībā, ja šīs ir nelabvēlīgās ģimenes, šie bērni, un ar to mums ir jābūt gataviem, ka tas nonāks. Bet tie tikai sausi fakti, kas neko, it kā kaut ko pasaka, bet būtībā ne visu. Un, lai varētu saprast, kā mums ar šiem jauniešiem strādāt, tātad bija jāsaprot, tātad jauniešu psiholoģiskais stāvoklis, jaunieša domāšanas veids un kādēļ ir tā, kā ir. Un to patiešām mums palīdzēja, kas mums arī nākotnē palīdzēja strādāt ar mums, ar cietumdarbiniekiem, ar naudas organizācijām. Tas mums palīdzēja šis projekti, kuru laikā mēs varējām tik tiešām būt acs ar šiem jauniešiem, ar viņiem izrunāties un saprast, kā tad ir bijis. Un varbūt tāds viens stāsts, neminēšu vārdu, varbūt arī notikuma uzskaitījums ir sagrozīts, bet tas stāsts apmēram tāds jaunietis, kurš patreiz atrodas ieslodzījumā, jau labu laiku ieslodzījumā, un viņš atrodas mūža ieslodzījumā. Tas nozīmē, ka 25 gadus viņš atradīsies cietumā. Patreiz viņam 25 gadi, tātad plānots, kad viņš varētu cietumā sienas atstāt, viņš jau būs sasniegt 45 gadu vecums. Protams, tajā brīdī, kad viņš iznāk diez vai ka viņš būs
var jau būt, ka jā, bet man nav tāds optimisms, ka viņš varētu būt no tiem cilvēkiem, kas tajā pareizā pusē iestāsies. Protams, viņš nebūs jaunietis, protams, tā nebūs tā auditorijā, ko strādā Saunas starptautiskā programma aģentūra jauniešu organizācijas. Bet mēs daudz ko par viņu uzzinājām, kāpēc viņš ir tur. Un tas stāsts ir tāds, ka jaunietis dzimis, teiksim tā, nelabvēlīgā ģimenē. Jauniešu māte ir augusi bērnamā. Dzīvai mātei esot. Uz bērnumu viņu, es nezinu, vai viņa atņemt vai kā, bet viņa dzīvojas bērnamā pie dzīves mātes. Dzīvā māte viņa apciemojas reiz gadā bērnamā. 15 gadu vecumā jauniešu māte no bērnam aizmūg, uzsāk atstāvīgu dzīvi. Protams, atvērt visiem vējiem, un ilgi nav jāgaida, kad piedzimst cietumā tagad esošais jaunietis. Kopumā viņai ir piedzimst 6 bērni. Katram bērnam savs tēvs, un, protams, neviens no tēviem bērnu audzināšanā nepiedalās. Māte pati cīnās par dzīvu kā no var, un cik ieslēdzījuma vieta puisis saka, tā viņš savu māti skaidrā prātā nav redzējis. Sākumā jaunieks, par cik viņš ir vecākais, viņš palīdz audzināt pārējos brāļus un mātes, bet, protams, pienāk tāds vecums, kad ārā dzīve liekas daudz atraktīvāk, saistošāk, un viņš piestiemās, teiksim, visām tām aktivitātēm, kas notiek ārpusē. Kā pats saka, tad pirmo cigareti izsmēties ir 6 gadu vecumā, tā par ritīgam piedzēries 8 gadu vecumā. Visticamāk, kad viņš ir gājis skolā, viņš ir redzējis tās atšķirības, ka viņam nekā nav, bet kā pārējie pēduši, apģērbi un tā tālāk, arī viņam gribas. Būtībā viņam ir šis rūgtums par to, kas ar viņu notiek. Un šo te rūgtumu un to savu sāpi viņš grib izteikt, ne tā vienkārši izteikt vai uzrakstīt vai izsliekt, bet to viņš grib izteikt nodarīt sliktu un vēl sāpīgāku citiem, kuri tajā brīdī ir laimīgāki. Bet beigās tas stāsts noslēdzas ar to, ka jaunietis ir ļoti smagu noziegumu, kurā viņam tiek piešķirts mūsu iestādes. Protams, visi acīm redzot cietuma esošie nav tādi, bet mēs saprotam, ja, ka mēs zinām, ka jauniešiem, kas dzīvo šajās riska ģimenēs vai tāpatās bērnamos, viņiem ir šī milzīgā sāpe, viņiem ir šis milzīgais apvainojums uz visu pasauli. Protams, tas ir pamatots, līdz ar to mums ir kaut kas jādara, un labākais jau ar viņiem strādāt jau ātrāk nekā, ja notic kaut kas vēl briesmīgās, ka viņi atrodās slēgtā vidē. Šogad tātad šis 2 gadu cikls noslēdzās. Ļoti ceram, ka darbs ar šiem jauniešiem turpināsies. Nākošā gadā aģentūra uzsāks darbu ar bērnam jauniešiem. Tātad tā ir tā grupa potenciālā, ja, kuri procentāli ļoti daudz nonāk cietumā, tātad mēģināsim kaut ko varbūt vērst labi, strādāt ar šiem jauniešiem. Protams, uzskatām, ka darbs nebūs vieglāks, kā mēs ar Agnes runājām, varbūt, ka šis darbs būs pat grūtāks. Jo, teiksim, strādājot cietumos, ja, tātad tur bija režīms, tur bija kārtība, jā, bija ļoti sarežģīti, bija birokrātiski, bet viss tā gāja tā kā vajadzēja. Viena darbība pēc otras un viss notikās. Ar bērnam ir savādāk. Ļoti ceram, ka bērnamā strādājošie vadītāji tālāk izrādīs vēlu, kā mūsu vislielākā cerība. Tā, bet strādāsim. Bet runājot par jums, nepazaudējiet, jā, tās labās lietas un aizmirstāt par tām labām lietām, ko mēs 2 gados centamies jums iemācīt, nodot.
Jo šīs metodas ar kādām neformālās izglītības metodām, tomēr tās ir tās, kas vairāk ir, tās uzrunājošākās, kas var labāk, ar jaunieti parunāt un viņu ievirzīt pareizāk un tā tālāk. Es domāju, ka tas jums palīdzēs, bet varbūt būs kaut kāda neliela pauzīte, bet tad atkal, ja nekas pavisam pasaulē nesagriezīsies, tad mēs turpināsim, jums būs iespējas turpināt strādāt. Mēs ļoti jau par to domājam un esam tik ļoti aizdomājušies, ka mēs esam atraduši līdzīgi domājuši, un šie līdzīgi domājuši ir cilvēki no Islandes, Vācijas, Beļģijas, Austrijas un Lietuvas. Kur 16. gadā mēs veidosim kopīgu starptautisku projektu, kas būs no Erasmus Plus finansējumu, ieslodzījuma viedarbiniekiem, kur ieslodzījuma viedarbiniekiem būs kā apmācību ciklus, kā kontaktveidošanās seminārs, kā tieši tikšanās iespēja, lai varētu strādāt kopīgi idejas, kā sadarboties. Un tad, kad šie partneri tiks sameklēti, tad būs tālākā iespēja Erasmus Plus programmas ietvaros strādāt tā saucamās starptautiskās iniciatīvas, kur, teiksim, cietuma darbinieki šo starptautisko iniciatīvu ietvaros varēs tikties pārunāt un ienest izmaiņas un salikt citus akcentus, un jaunieši atradīsies cietumos uz vietas. Šādas iespējas mēs pamācīsim, parādīsim, nevirzīsim pareizā virzienā, bet šāda iespēja, tā kā jūs varēsiet izlausties no šī darba tikai cietumos, tikai nacionālā mērogā, jau pavisam citā līmenī. Un vēl viena lieta, ka ļoti ceru, ka 16. gadā, ja nepavisam neveiksies raita, 17. gada sākumā noteikti. Mēs tiksim pie struktūra fonda naudas, kuras administrēs aģentūra. Šī naudas paredzēta tieši projektiem, kuri vairāk tātad uzsvars ir slikts uz arī darbu ar iekļaujošiem jauniešiem. Un šie būs atkal nacionāli projekti, kur tie, kur tiešām gribēs strādāt ar cietumu jauniešiem, būs šīs iespējas. Tā kā veiksmi darbā, priecīgs Ziemassvētku, laimīgi jauno gadu, nenokarat degunu, strādāt, kamēr varat pēc mums, ja kas nāk un prasa palīdzību, bet drīz mēs atkal tiekamies. Paldies, un sveiki! Es aicinātu pārstāvi, lai iestādzēm vietu pārbaudas veikt uzrunu jūsu priekšniecībā. Labdien, mani sauc Natālijas Ladrūņģē, es esmu ieslodzījuma vietu pārvaldes, izglītības un nodarbinātības daļas vietšākā inspektori. Un šodien es un mana kolēģe Ilzušāts, ka mēs pārstāvam ieslodzījuma vietu pārvaldi. Pat ir noslēdzies šis projekts Šķējot viņus 2, kas papildināja notiesāto resocializācijas iespējas ieslodzījuma vietas. Un mēs pateicamies visiem par jūsu ieguldījumu, jūsu atsaucību un atbalstu. Šis darbs ir arī augsti novērtēts ne tikai no administrācijas un darbinieku puses. Ieslodzījuma vietu pārvalde saņēma vēstules no notiesātiem un arī no uz mūžu notiesātiem, kuri pateicas par to, ka viņam bija iespēja piedalīties šajā projektā, cik daudz viņi ieguvāja no šī projekta. Protams, pašlaik notiesātiem ieslodzījuma vietas ir iespējas, vairākas iespējas piedalīties resocializācijas pasākumos, piemēram, izglītībā. Visos ieslodzījuma vietas ir skolas un pašlaik iztenojas 17 vispārējas izglītības programmas, 23 profesionālas izglītības programmas, vairākas interešu izglītības programmas un daži pat iegūst augstāko izglītību tālmācības ceļā par saviem līdzekļiem.
Kā arī notiesātiem ir iespēja strādāt. Ap 1000 notiesātu strādā gan cietuma saimnieciskā apkalpē, gan komersantu izveidotais ražotais cietumā. Ja ņem kopā, ka mums ir ap 5000 ieslodzīto, gan notiesātu, gan apcietinātu, tas ir labs radītājs. Kā arī cietumos tiek iztenotas resocializācijas programmas, sociālas uzvedības korekcijas programmas, sociālas rehabilitācijas programmas, kopā 11. Bet ļoti vērtīga ir sabiedrības interese un līdzdalība notiesāta resocializācija. Sabiedrība ir cietumā. Jaunieši ieslodzījumi pēc būtības ir tie paši jaunieši, kas brīvībā. Un veidojot kopīgu projektu un iniciatīvas projektus piedaloties, tiek iztenoti neformālas izglītības principi. Būt kopā, darīt kopā, mācīties kopā. Un, cik es sapratu, mēs dzirdēsim arī atsauksmes no dalībniekiem par šo projektu. Un, ko es varu teikt, ka šo procesu nevar mākslīgi atveidot vai simulēt. Tā ir īsta dzīve, kas notika šajā projektā. Un liels paldies aģentūrai par šo projektu, ka mums bija iespēja piedalīties šajā. Paldies sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām, skolai arī par visu jūsu drosmi un uzņēmību, ka jūs piedalāties šajā procesā. Un liels paldies, dargie kolēģi, jums, ka jūs līdz savam ikdienas darbam paveicat visas šīs brīnišķīgas aktivitātes un iespējams jūs ieguvat arī jaunu pieredzi. Lai mums visiem viss izdodas. Paldies! Un tālāk es vēlētos nedaudz ieskicēt par tieši to, kā vispār aizsākās projekts Ceļot viņus un ideja par apmācību īstenošanu ieslodzījumu vietās ar ieslodzījumu vietu darbiniekiem un jauniešiem. Tā. Tātad šeit jūs arī redzat to laiku, kurā notika tātad pēdējais, kā mēs to mēram teikt, Ceļot viņus 2 apmācību kurs. Tātad var teikt, ka viss intensīvākais darbs notika vēstules pusgadi, taču jāatzīst, ka gatavošanās, diezgan intensīva gatavošanās jau notika iesākoties gadam. Kāda ir šī priekšvēsture par to, kāpēc vispār Ceļot viņus tāds radās? Patiesībā tās idejas pirmsākumi radās jau vienās citās aģentūras organizētās neformālas izglītības apmācībās, kas notika 12. gada vasarā un uz kurām bija ieradies arī viens ieslodzītais jaunietis no Šķirotas cietuma, kas arī mūsu aģentūras pieredzē bija nebijis gadījums, ka uz apmācībām ierodas ne tikai, kā mēs mēdzam teikt, skaistie un veiksmīgie jaunieši, bet arī tiešām jaunietis, kurš nāk no pavisam atšķirīgas vides, un kurš patiesībā bija gana drosmīgs un, teiksim tā, arī, lai ierastos uz savā šī atvaļinājuma laikā, kas viņam tiek piešķirts ieslodzījuma vietā konkrētas dienas, viņš daļu no šī atvaļinājuma pavadījis mājās ar saviem tuvajiem, bet neformālās izglītības apmācībās. Tad pēc šīm apmācībām jau sazinoties ar Ilzi, kas toreiz vēl nebija ieslodzījumu vietu pārvalde darbinieks, bet darbojās Šķirotavas cietumā, viņai radās ideja par to, ka aģentūra varētu rīkot šādas neformālas izglītības apmācības tieši ieslodzījumu vietā gan ar darbiniekiem, gan ar ieslodzītiem jauniešiem. Un tādējādi 12. gada nogalē uzsākās pilnīgi jauns pilotprojekts ar nosaukumu Ceļot viņus, kas paredzēja šīs apmācības 4 ieslodzījuma vietās. Jāatzīst, ka pašā sākumā pēc apmācībām ieradās vairāk ieslodzījumu vietu darbinieki, un tad mums izkristalizējās šī
gados, tad jau notika konkrēts darbs pie apmācībām, kas tika balstītas gan uz ieslodzījumu vietu, darbinieku izteiktajām vajadzībām, gan uz viņu mērķu grupu, kas ir ieslodzītie jaunieši. Šis pirmais pilotprojekts noslēdzās iepriekšējā gada vasarā arī ar lielu pasākumu, kur tā kā arī tika izkristalizēti konkrēti secinājumi. Bet varbūt, ka daudziem liksies, kāpēc vispār kaut kas tāds ir nepieciešams, tad pirmkārt jau šis ceļot viņus viens ir pirmais uzsaukums, kas notika 13. gadā. Tas bija ļoti nozīmīgs darbs arī aģentūras, tāda nebijusi pieredze aģentūras darbā. Un ar to mēs tā kā pastiprināti pievērsām uzmanību mērķu grupai, ar kuru mēs līdz šim bijām diezgan maz saskārušies. Un tālāk arī papētot jau tādus nopietnākus normatīvos aktus, kā piemēram jaunības likumu, tad tajā atradu punktu, kas tieši paredz, ka viens no pamatuzdevumiem darbā ar jaunatni ir nodrošināt visiem jauniešiem iespējas apgūt prasmes un zināšanas neformālās izglītības ceļā. Tāpat šajā likumā ir noteikts atsevišķs punkts, kas pasaka, ka tās ir vienlīdzīgas iespējas visiem jauniešiem bez kādas diskriminācijas aktīvi piedalīties šī sabiedriskajā dzīvē. Un tad savukārt, kad notika darbs pie izglītības attīstības pamatnostādnēm, tad viens no šiem darbības virzieniem, kas tika noteikts, un tātad šiem rīcības virzieniem bija punkts, kas paredzēja iekļaujošas izglītības principa īstenošanu un sociālās atstumtības riska mazināšanu. Un šīs pamatnostādnēs kā reiz tikai iekļauta sadaļa par šo apmācību un dažāda veida projektu ar jauniešiem, kas nāk no dažādām institūcijām, ieslodzījumu vietām, bērnu namiem, grupu dzīvokļiem, iekļaušanu dažāda veida izglītībā un tieši neformālajā izglītībā. Lūk, un tad balstoties uz šīm pamatnostādnēm, jaunības politikas valsts programma 14. gadam tika izdalīta atsevišķa iniciatīva, kas noteica, ka šajā programmā tiks īstenoti arī atbalsta pasākumi jauniešu sociālas iekļaušanas veicināšanai. Un tas ir tieši šis ceļot pirmus projekts, kas paredzēja atsevišķu apmācību bloku ieslodzījumu vietās un institīvu projektu īstenošanu. Un, protams, vēl viens punkts, kāpēc tas ir ļoti būtiski, ir viens no ļoti svarīgiem aspektiem un principiem, kā strādā aģentūra. Un viens no šiem virzieniem ir sociālās iekļaušanas neformālās izglītības programmas, ko aģentūra īsteno jau ļoti ilgu laiku. Tad, kā jau es iepriekš minēju, pēc iepriekšējā gada Šķeļot Viļņus viens projekta, jau apmācību kursa, izkristalizējās divas lietas, no kurām viena ir tika nolēmts, ka ir jāveido jaunas institīvas jauniešu resocializācijai un apmācībai ieslodzījuma vietās, tātad tās nebūtu tikai apmācības, bet tie būtu arī dažādi veida jauniešu institīvu projekti, un arī būtu ļoti būtiski veicināt šo starp institucionālo sadarbību, kas nozīmē, ka